Žeme, mana motina, tu mane pagimdēji. Sens svētības un auglības izlūgšanas rituāls ievadīja muzikālo festivālu Nīgrandes pagasta kalnos. Tas ir noslēguma pasākums pārobežu projektam Kalnu vidusskolai ar Lietuvas Žīdiķu vidusskolu. Projekts aizsācies pagājušā gada sākumā. Tā dalībniekiem aiz muguras ir latviešu un lietuviešu valodas mācīšanās, kopīga muzikālas vienības izveidošana un koncertēšana, ekskursijas Latvijā un Lietuvā pa seno baltu apdzīvotajām vēsturiskajām teritorijām, radošas nometnes, apgūstot tautas instrumentu spēli un dažādas mākslas un amatniecības prasmes. We are the partners and the main thing is to be together. Mēs esam partneri un galvenā lieta būt kopā, veidot mūsu kaimiņu attiecības interesantākas, dzīvākas, aktīvākas, jo jaunie cilvēki vēlas komunicēt un šīs lietas mūzika, māksla darītas kopā ir ļoti liederīgas un interesantas jauniem cilvēkiem. Es domāju, ka bērni ir sapratuši to mūsu kopīgo vēsturi. Ne tā, ko mēs mācām stundās, bet tā, ko mēs mācām šādā veidā, un tas aiziet līdz sirdīm vairāk nekā stundu tēma, stundu viela. Tā ir tā saskarsme, un tā ir tā sapratne un palīdzēšana viens otram. Lai festivāls būtu krāšņāks, projekta dalībskolas talkā aicinājušas arī savus draugus. Tā skatuve burtiski piebiri pilna ar lietuviešu draugiem no Kretingas, kurā ir skola ar muzikālu ievirzi. Bērni ar saviem kustīgajiem priekšnesumiem nemirkli neļāva nozust smaidiem no skatītāju sejām. Savukārt Kalnu vidusskolas zēnu ansamblis, kurš ar savām skanīgajām balsīm kuplina nevienu pasākumu, skandēja patriotiskas dziesmas. Kā savus draugus kuplināt pasākumu, mājinieki bija uzaicinājuši suitus, gan jauniešu grupu, gan suitu sievas. Un tad jau neiztikt bez apdziedāšanas un suitos saglabātā burdona dziedājuma. Kas tur sauca, kas tur redzās, kalniņa leņē? Kas tur sauca, kas tur redzās, kalniņa leņē? Vanas plēsa nīgrandnieku sāzausīs turēdam. Vanas plēsa nīgrandnieku sāzausīs turēdam. Savukārt suitu sievu dziesmas šoreiz izvēlētas atbilstošas adventa laikam. Dod dieviņi siltu sauli jēl vakara pusītei. Dod dieviņi siltu sauli jēl vakara pusītei. Protams, ka viens no gaidītākajiem brīžiem bija tieši kopīgā latviešu un lietuviešu ansambļa priekšnesums. Es vairāk piedalījos dziedāšanā, nedaudz arī gleznoju. Man ļoti patika tas ceļš, kādā mēs to visu darījām. Atmosfēra, cilvēki, draugi, tas bija aizraujoši. Es spēlēju akordeonu kopīgajā kapelā. Man tas ļoti patīk, bet viegli nebija to visu iemācīties. Vislabāk man patīk satikt jaunus draugus. Ja būtu iespēja vēlreiz piedalīties šādā projektā, noteikti to darītu ar prieku. Tā skan arī Latvijas puses atbilde. Tas, ka iegūstu jaunus draugus, lai arī varbūt nesaprot, ko viņi saka, bet draudzīgs konteksts mums visiem ir un ir vienādas intereses. To lietuviešu valodu taču ar pamācīties? Nedaudz. Tā savā starpā mēs jau tā apmēram sapratāmies, ko kurš grib. Kādu frāzīti māk pateikt lietuviski? Mergaites, meitenes. Tas jau man visvairāk vajadzīgs, man liekas, bija nometnes. Spēlēju violi vairāk un tā es mācījos. Un es iegūju jaunus draugus, iemācījos lietuviešu valodu. Lai arī projekts ir noslēdzies, jau šobrīd tiekot kaldināti jauni plāni, kā sadarbību turpināt. Ieva Benefelda, Alans Perševics, Skrundas televīzija.